Čau, Artur. Čau. Šodien mēs runājam par birojiem, tāpēc pie mums ir mūsu Kiwi biroja office superstars Arturs Runzāns. Čau, Artur. Čau, vajag tāds ambiciozs pieteikums. Jā, tas, ko es vēlos pateikt, ir 10-3-2-3-6-4, un tas nav Artura telefona numurs, tā kvadratūra, ko viņš ir iznomājis šogad, 10,323 kvadrātmetri, 0,64 ir 23. gada Artura sniegums biroja nomā. Tas ir iespaidīgi, jo pagājušajā gadā ir 66,000 kvadrātmetri nodoti jauno skaisto biroja māju, un tad šie 10,000 ir diezgan liela daļa, tīri proporcionāli, lai saprastu, par ko iet runa, un par to, ka ir jēga paklausīties tajā, ko Arturs saka un domā par birojiem. Jā, mums ir tapis biroja tirgus pārskats. Arturs to ir sagatavojis ar savām visām zināšanām un kara laukā satiekoties gan ar iznomātājiem, gan ar nomniekiem. Un tad par to mēs arī šodien parunāsim. Tā kā pastāsti, Artur, kas ir tavuprāt tādas, ar ko ir jāsāk, ja mēs runājam par biroju tirgu un to aktuālo, kas notiek tieši tagad? Atkarīgs laikam, vai tu esi iznomātājs vai nomnieks. Katram kaut kāds savs šobrīd būtu bažas. Iznomātājiem tie droši būs kā aizpildīt lielās brīvās platības, un nomniekam savukārt tas būs jautājums, kā varbūt iegūt šajā situācijā labākas nosacījumus vai atrast īsto biroja iespēju. Es droši vien domāju, ka šajos, teiksim, tādos nomnieku tirgus apstākļos aktuālākais, ko mēs saskaramies ikdienā, ir tieši iznomātāju bāžas un, teiksim, risinājumu meklēšana, kā aizpildīt vakantās telpas. Un tur, teiksim, mēs arī nākam palīgā ar dažādiem ieteikumiem, risinājumiem. Bet pa tirgu, es nezinu, es pieņemu, ka cilvēkam no malas droši vien, kurš ar birojiem vispār maz saskarās, viņam vairāk interesē to, kādas vispār tendences ir, ko cilvēki meklē, kādas varbūt ir cenas un ko tad būvē vienā vai otrā vietā. Tā, kad katrā ziņā būvē daudz, vēl joprojām noteikti projektu nomas termiņi arī ir atlikti un tie projekti nodosies šogad, nākamgad, tā, kad vēl joprojām tirgu papildina jaunas ēkas, jaunas platības. Jā, mēs esam tajā momentā, kad mēs sākām šo podcastu pirms laba laika, bija tas moments, kad mēs teicām, ka ļoti daudz kas ceļās no tām mājām. Tagad mēs esam tajā momentā, kad daudz kas jau ir nodots, daudz kas joprojām procesā un tā kā daudz kas vēl būs. Līdz ar to mēs tādā jau realitāti var notvert un redzēt, vai tās mājas, kas ir gatavas, aizpildās, bet dienas beigās jau viņas aizpildās diezgan pieklājīgi. Jā, arī man, redzot šo varbūt pirms pāris gadiem plānoto būvniecības apjomu, bija tāds jautājums un bažas un aizdomas, ka, kas notiks šajā tirgu, jo kā to visu aizpildīs, jo nekas neliecināja, ka to varētu aizpildīt ātri, vismaz tā uz pirmo acu uzmetienu. Bet, laikam, pierādījās tas, ko arī mūsu komercnodaļas vadītājs Ivars Grubnovs teica, ka tu redzēsi, tas viss aizpildīsies. Un tā arī notiek. Mēs redzam, ka vairāk projektu aizpildīt ir virs 80%, un kopumā mēs arī tā paskaitot pa pēdējo 5 gadu laikā nodotajām ēkām, redzu, ka tas vacancies ir ap 18%. Es ir tos teikt, ka īstenībā kopumā viņas aizpildās visumā veiksmīgi. Protams, ir efektīvāki un mazāk, teiksim, veiksmīgi gadījumi, bet kopumā tas līmenis ir labs, un tas ir ņemot vērā to, ka globāli apstākļi ir nevisai draudzīgi, lai tas notiktu, jo lielas kompānijas no ārzemēm vairs neienāk vai ienāk mazāk apjomā. Uz tiem bija paļaujušies tie, kas tās mājas cēla? Ļoti iespējams, vismaz daļēji. Droši vien, ka daļēji, jo gan liels jau tomēr īpaši Rīgā ir tāds veco biroju apjoms, varētu nosaukt to par tādu CD un tālāk klasiku, kuri uzturās pirmskara ēkās, kur uzturās ēkās, kas varbūt no dzīvojumām pārveidots pie biroju ēkām. Un tādu uzņēmumu gan daudz, ir daudz vecākas ēkas būvēts pirms vairāk nekā 10-15 gadiem. Un, protams, kad visi šie nomnieki arī ir bijuši tie galvenie interesanti par jaunām telpām. Ok.
Un tur vēl viens sākumā mēģināja savilkt tavus pagājušā gada rezultātus ar to, cik pagājušā gadā ir uzcelti jauni kvadrātmetri A un B klases ēkās, un tie uzceltie 66,000 kvadrātmetru. Skaidrs, ka mēs šeit neieskaitam tavu dzīvokli, ko tu izmanto kā biroju. Tās ir lielās jaunās nopietnās biroju mājas. Tie ir mērogam 12,3 futbola laukumi tiem, kam patīk futbols, bet tiem, kam nepatīk, tie gan jau iet iepirkties. Un tirdzniecības centram Alfa pēc viņa paplašināšanās, viņam tirdzniecības platība ir 71,000 kvadrātmetru. Tas ir drusciņi vairāk, bet nav tā, ka traki vairāk. Līdz ar to, tā vēlreiz iezīmējot to mērogu ar tām mājām. Bet jā, kas ir tās tipiskais, kas ir tas tipiskais nomnieks, kas nāk uz jaunajām mājām? Kas ir viņa prasības? Tas nav jaunais ārzemju uzņēmums, kas te izlēmis paplašināties nebijušos mērogos. Tie ir tie, kas izvēlas kaut ko labāku, un tie ir vietējie, tie ir kaut kādi cilvēki, kuriem nepatīk kaut kas vecajos birojos, un ja nepatīk, tad kas? Kāda ir tā vēlmes un bažas tiem, kas nāk un viņus izvēlas tās jaunās mājas? Jā, ja mēs pastamies pirms 20. gada, patiesībā bija salīdzinoši ļoti maz un retie gadījumi, ka tirgu ienāk jaunas A-klases ēkas. Līdz ar to bieži vien tās ēkas, kas ienāca, arī ļoti ātri aizpildījās. Un šobrīd mēs esam savādākā situācijā, kur piedāvājums ir gan liels un plašs. Tie nomnieki, īpaši lielās kompānijas, starptautisko kompāniju filiāls Latvijā, viņas izmantoja šo iespēju pāriet uz jaunāk kvalitīvākām telpām, jo tas ir gan prestiži, gan darbinieku piesaists, gan ikdienas darba vides kvalitātes jautājums. Tā, kad visumā, es teiktu, tie bija uzņēmumi, kas meklēja kvalitīvāku darba vidi, prestižāku, pievilcīgāku darbiniekiem, ilgspējīgākas ēkas, tostarp energoefektīvākas ēkas. Bieži vien arī parādījās tādi aspekti kā, teiksim, ventilācijas, arī gaisa kvalitāte, klimata kontrolas iespējas, kas vecās ēkās bieži vien ar laiku krietni atpaliek no tām, teiksim, cilvēku vajadzībām un sistēmas noveco. Jaunas ēkas piedāvā ne tikai kvalitīvu jaunu apdaru un visas jaunas komunikācijas, bet arī modernāks risinājums. Tad tāda energoresursu straujais cenu kāpums pēc kara sākšanās Ukrainā un visas līkstas ar Covid savā ziņā palīdzēja radīt to jauno tendenci jaunajām mājām un pastīties uz to, ka tā rekuperācija gaisam tomēr vajadzīga un tie apkuras rēķini tomēr viņiem jāpievērš vairāk uzmanību kā iepriekš. Viennozīmīgi, jo tad, kad parādījās šie augstie rēķini, tad arī tirgu bija dzirdēts par gadījumiem, kad tikai pa apkuru vien, teiksim, ir tur 4 eiro vai pat vairāk kvadrātmetrā izmaksas, kas veido jau būtisku komponentu jau no nomas maksas, tur varbūt 50%, jau tas ir tā kā nesamērīgi daudz, un tajā pašā laikā mēs redzam jaunās ēkas, kas izmanto šo un publicē, kad viņi varbūt pa apkuri nodrošināt maksājumu, kas ir robežās starp 50 centiem un 1 eiro, teiksim, kas ir būtiskā atšķirība. Yeah. Protams, kad jauno ēku būvniecība jau pēc definīcijas viņām ir jābūt atbilstošām A-klases energoefektivitātei, bet katra ēka, protams, tā var mazliet vairāk izcelties. Un mēs redzam arī, ka jaunās ēkas tad arī cīnās un izceļ savus ilgspējas certifikātus. Tas nozīmē arī dabai, vidē draudzīgu pieeju. Bet nomniekam tas ir svarīgi tikai dēļ izmaksām, ja tur ir kaut kādi vēl papildus faktori, ka tie certifikāti ir kaut kas, ko viņiem shareholderi prasa vai tam līdzīgi. Kas ir ar to efektivitāti? Tīrs aprēķins ar apkuri, jeb kaut kas vairāk? Tas noteikti kaut kas vairāk, jo zaļais kurs un zaļā domāšana ir kaut kas uz palikšanu. Acīm redzot, un starptautisku uzņēmumu stratēģijās jau bieži vien tiek ietverts, kad kaut kādā noteiktā laika posmā tad arī uzņēmumu birojiem jāatrodas ir ilgspējīgās ēkās un tam līdzīgi. Tā ir arī daļa no tādas globālas stratēģijas. Okay. Kuris no projektiem kas šogad ir
šogad ir pabeigts, varbūt gribi vairāk izcelt, kas tev liekas tāds unikālāks un savādāks. Ir kaut kādi projekti, kurus visi mīl, vai arī ir kāds, kas ir konceptuāli īpaši savādāks par pārējiem. Ja visas mājas ir tā kā ļoti līdzīgas un tas aizpildījums viņās veidojās ar aptuveni līdzīgiem nomniekiem, aptuveni vienādos tempos. Laikam es tā negribētu izcelt vienu pāri citiem, jo... Nedrīkst vienu bērnu mīlēt vairāk. jā, tā ir jau kāds apvainosies, kādam nepatiks, bet mēs redzam, ka tie jaunie Rīgas CBD, centrālajie biznesa darījuma rajoni veidojās. Tā ir Skanste, tas ir Origo rajons, tas ir arī Ķīpsals, teiksim, rajons, un te arī ir tie lielākie, interesantākie projekti, bet mēs redzam arī jaunās teiks rajonu, teiksim, kur tiek attīstīts jaunas ēkas. Tā, ka viennozīmīgi, Rīga var būt raksturīga ar to, ka nav tāda viena kaut kāda downtown, kur ir koncentrētas visu šīs ēkas, viņas ir tādos tā kā klāsteros, un kaut kādā ziņā tas ir labi nomniekam, kurš var izvēlēties, kur viņš grib būt. Tā, kad izcelt atsevišķi nevienu neizcelšu, bet tie, kas lasa mūsu tirgus pārskatu vai komunicē ar mums, zina, ka piedāvājums gan plašs un ēkām ir savs nianses, kas varīja no tādiem aspektiem, gan griestu augstums telpās, no energo risinājumiem, no arhitektūras, protams, no telpu konfigurācijas logiem un visām pārējām niansēm. Tad, kad nomnieks, potenciālais nomnieks nāk un skatās telpas, viņam, ko viņš īsti parasti grib, tas ir bieži vien ar dzīvokļiem un mājokļiem ir tā, ka cilvēks noskatīs konkrētu rajonu un viņš tur grib dzīvot. Vai biroju nomnieki arī ir tādi uz rajoniem orientēti, vai viņiem ir citas prasības un rajonu viņi vienkārši pielāgojas, kur to var izpildīt, kas viņiem cits ir padomā? Viennozīmīgi, tas ir viens no galvenajiem kritērijiem, definējot šīs prasības jaunām telpām. Diezgan retie gadījumi, kad tiek apskatīts plašs geogrāfisks areāls bez viedokļa, kas ir prioritārs un kas nav. Lielākoties tomēr, bieži vien tie, kas ir Pārdaugavā, grib palikt Pārdaugavā, tikpat bieži tie, kas centrā, grib palikt centrā, jo viņi pieraduši pie centra iespējām, pie kafejnīcām, restorāniem tā tālāk. Un tā pārliecināšana par to, ka kaut kur mainīt vietu būtu labi, var atdurties pret to, kad ir bailes, ka tiks pazaudēti darbinieki, kurš piesaistīti ir gan sarežģīti. Bailes par to, kad cilvēki mazāk apmeklēs biroju. Kaut gan tas ir tā kā viens no galvenajiem mērķiem, teiksim, bieži vien arī, lai uzlabotu biroju telpas. Tā, kad lokācija noteikti ir liels faktors. Tas ir, varētu teikt, viens no tādiem galveniem arī mūsu pārunu arī tematiem, jo tas uzstādījums varbūt sākumā ir kaut kāds viens, apskatīt tikai centru, bet bieži vien nonākam pie tā, ka der arī, teiksim, Teika vai der arī varbūt tuvā Pārdaugava. Tā, kad mēs strādājam ar iebildumiem. Cilvēkiem nav tā, kad atnāk un meklē biroju tuvāk šefa mājām, bet gan ļoti rūpīgi domā par pašu cilvēku, kas sēdēs birojā. Arī laikam ir tā, ka ir varbūt ļoti dažādi, jo ir varbūt, kur vadības komanda reiķinās maksimāli ar darbinieku viedokli, un tiek rīkots aptājas un tam līdzīgi, un ir arī gadījumi, kur varbūt arī valde varbūt īpaši mazāk biroja gadījumā, kur varbūt svarīgi kaut kādu atslēgas cilvēku tiešām dzīvesvietu, atrašanās vietu, īpaši mazākos uzņēmumos. Te varbūt kaut kādi atslēgas speciālisti, menedžeri, vadītāji, kurus ir svarīgi pievilkt birojam, un tāpēc vieta ir kaut kāda konkrēta. Ok, tad iesāk tādu interesantu tēmu par to, ka vadītāji ir ieinteresēti, lai viņa darbinieki nāk uz biroju. Tie, kas lasa ziņas par nekustamajiem īpašumiem pasaulē, nereti sanāk uzskriet uz tādām ziņām par to, cik slikti iet Ņujorkas turņos un tam līdzīgi, jo viņu gadījumā tad ir viens, ka tas uzņēmumi dēļ Covid iemācījās strādāt attālināti, cilvēki vairs negrib nākt uz biroju un baudīt to bezdvēselisko korporatīvo dzīvi, kāda šajos torņos parasti ir. Tās jau nav nekādas Eiropas galvaspilsētas, bet tie torņi viņi dažkārt ir krietni depresīvāki, kā mēs esam saskatījušies filmās.
no otras puses arī viņi ir iemācījušies strādāt attālināt, līdz ar to viņiem ir visas iespējas paņemt lētākus darbiniekus, nevis maksāt milzīgās Amerikas algas, un līdz ar to tur to namu saimniekiem, kam ir kredīti, protams, ir diezgan traka dzīve. Es saprotu no tevis stāstītā šobrīd Rīgā, nu, tā absolūti nav tāda problēma, kā ir pie viņiem, un tas aizpildījums, jebkurā gadījumā mājām veidojas, un tas, ka tas cilvēks nāk vai nenāk uz biroju, vairāk rada kaut kādu jaunu tendenci, ka ņem mazākas platības, bet kvalitatīvākas, nu kā tas izpaužās pie mums, jo mums jau arī tas attālinātais darbs, nu nekur viņš nepazudīs. Jā, viennozīmīgi tas ir uz palikšanu. Tas ir viens no droši vien arī darbinieku piesaist faktoriem, iespēja strādāt no mājām, apmeklēt biroju varbūt 2 vai 3 reizes nedēļā. Latvijas gadījumā es piekritīšu tam, ko teicu, jā, kad bieži vien tiek izskatīts mazāks, efektīvāks birojs. Covid vispār bija tāds milzīgs impulss, lai domātu par biroju pārveidošanu un tostarp arī par biroju maiņu, jo vairs nedara varbūt vecais princips, kad ir tieši open space vai vienkārši daudz kabinetu un ņemot vairāk cilvēku nāk uz darbu retāk un tad nepieciešams nepiesaistīt galda principu, teiksim, un skapīšus, kur katrs novāc pēc tam savas mantas un noliek un mainīt biroja funkcionalitāti uz to, kad tas kalpo vairāk kā tāda socializēšanās vieta, sadarbošanās vieta, attiecīgi telpām jau tās telpas zonas, kas paredzētas kaut kādai sadarbībai, kļūst daudz vairāk, nevis vienkārši visu teikt mēģināts izmantot priekš darba telpām, teiksim, kabinetiem. Es domāju, Ņujorkas, teiksim, un citu ASV lielā pilsētu gadījumus ir droši vien gan skaļš lielā mērā, tāpēc, ka tas tirgus ir tik masīvs, un man liekas, arī nesen bija ziņa, kad šogad beidzās kredīta termiņš vairāk nekā $50 miljardiem, kas ir tieši saistīti ar biroju ēku saistībām. Tā, kad komerciālā nekustamā īpašuma, teiksim, tāda izaicinājuma tieši biroja kontekstā šobrīd ir tāda karsta tēma ASV, un es rezumēju arī, ka Eiropā tas ir, teiksim, atsaucies lielajās pilsētās, un Latvijas tirgus laikam vienkārši pārāk maziņš, lai mēs redzētu tik tādus kritiskus notikumus, bet, protams, ja cilvēki turpinātu nākt 100% vai līdzīgi uz biroju, tad es pieņemu, ka iznomātās platības noteikti būtu lielākas. Vajadzētu vēl jaunas mājas. Varbūt vajadzētu vēl jaunas mājas. Pārmaiņas spiež meklēt jaunas risinājumus, attīstīties. Tādā ziņā tas ir varbūt pat ļoti, ļoti labi. Un kāds izskatās tas šodienas mūsdienīgais birojs? Pirmkārt, ja nāk nomnieks, kas notiek ar interjeru? Kurš strādā pie interjera? Kāda parasti ir tā, tev atdod telpas bez nekā, jeb tev viņas pielāgo tā, kā tu gribi, kā šobrīd parasti dara, numur 1, un numur 2, kādas ir tās prasības no nomnieka, viņi grib to open space vai atsevišķos kabinetus, kāds ir tāds, tavuprāt, tipiskais šodienas modelis? Tad pa pirmo jautājumu, man liekas, ja nomnieks izdzird, kad viņš saņems vienkārši pelēkās apdares telpas, tas ir tāds sītiens ar kulāku papīru, un viņš tā kā apstulst un grib tūlīt atvadīties. Ja tas kāda no citām daudzajām mājām. Jo, viens no, laikam, arī mūsu izglītojošā tā darba uzdevumiem ir maksimāli ātri likt klientam saprast, kad viņš iegūst rezultātā gatavas telpas, nevis telpas pelēki apdarē, ko varbūt viņš, teiksim, ir nepareizi uztvērs, ieraugot, uzzinot to, ka telpas šobrīd ir neizbūvētas vai tam līdzīgi. Tā, ka tā praksa, protams, ir tāda, kad telpas arī pats iznomātājs sagatavo nodošanai. To interjeru dizainu var veidot gan štatā strādājošs kāds interjeru dizainers pie kāda attīstītāja, gan arī viņu nolikt kompānija vai varbūt vienkārši paša nomnieka piesaistīt kompānija, bet kāds dizainers attiecīgi pie tā strādā, to visu konceptu izdomā un savukārt būvnieks to atrasina, un mēs
droši vien visi vēlamies, lai nomnieks ar maksimāli vienkāršākā veidā, minimālām neērtībām nonāktu pie gatava produkta un būtu laimīgs. Attiecīgi var sanākt, meklējot biroju, aiziet uz telpām, kur apdares nav vispār, bet tā tas vienkārši notiek un ir jāizmanto nedaudz iztēle un vienmēr jāapzinās, kā tas iztīsies ar apdari. Jā, tāpēc laikam ir vienmēr vērtīgi klienti ievest gatavās telpās, un kamēr tās gatavās telpas vai kaut kāda demo biroja nav, tikmēr ir varbūt arī gan sarežģīti to iztēli radīt un nodara vizualizācijas, nodara vēl kāda līdzekļi, bet mēs sastopamies arī klientiem, kas meklē tikai gatavas telpas, kas teiksim, pelākās apdzeres to principu īsti nepieņem, jo tas nāk komplektā ar 5 gadu nelāžamiem līgumiem, tas nāk ar līdz ar to zaudēt varbūt fleksibilitāti kādam, kuram tā ir ļoti svarīga, un tā varētu teikt, ka veidojās tādas 2 grupas uzņēmumu, viena tie, kam tas ir pieņemami, kas var prognozēt savu biznesu tik tālu un pieņemt kaut kādus elastīgus risinājumus situācijām, kad varbūt vajadzēs papildus telpas, kas varētu būt kopstrādes un citu veidu biroji, un tādas, kuriem svarīga fleksibilitāte pāri visam un kuri neies ilgāk par 2-3 gadiem garākā līgumā un kur meklēs gatavas telpas un tiem tad attiecīgi jāmeklē atsevišķi risinājumi. Okay. Mūsu tirgus pārskats, kurus starp citu var atrast Kiwi mājaslapā, Kiwi LV, gan pie tirgus pārskatiem, gan pie aktualitātēm. Tu šeit runā par A un B klases birojiem, vai tu vari kaut nedaudz ieskicēt, kas ir tie A, B, C, D klases biroji, kur tas, ko tagad ceļ, tad ir A un B klase, kurā brīdī tā vairs nav B klase, kad sākās C klase, vai tas ir kā Mercedesiem, vai tas ir kā savādāk? Nē, lielā mērā jau tas ir tā arī daļai tā nosacīti, jo neviens tādas nav visas valsts vienojušās kaut kādiem vieniem principiem, kad šī būtu A klase, šī B klase, bet vidējā temperatūra droši vien ir tāda, ka A klases biroji ir tie, kuri konkrētajā vietā ir par tādu prēmiju, jeb vidēji augstāku nomas maksu, kuru piedāvā attiecīgi ēku ar labākiem apdares materiāliem, ar jaunākajām sistēmām un tehnoloģiju, kuriem ir arī gan ļoti viegli pieejamība, kas nozīmē atrašanos centrā vai tūtām, kuriem ir ēkā papildu servis, kā recepcijas un iekštelpu parkingi un tam līdzīgi. Tā, ka tās nianses un kritēriji var būt gana daudz, bet protams, šīs jaunās ēkas, kas tagad pēdējos gados uzceltas, izņemot varbūt atsevišķi ir ierindojums A klasē, un savukārt B klasē, tā vidējā temperatūra varbūt ir par 10 gadiem vecāki projekti, kuri varbūt nav kaut kad nesen kapitāli atjaunoti, un kuru nomas maksa attiecīgi ir jau tādā citā segmentā. Mēs runājam par A klasi, tad mēs redzam, ka vidēji tas ir no 15 eiro, kaut gan varbūt arī mazliet zemāk, bet vidēji no kādiem 15 līdz pat 18 eiro un augstāk par kvadrātmetru, un B klasē tas range ir pat varbūt mazliet lielāks, jau sākot no kādiem 8 eiro līdz pat arī 15 atšķirībā, ko mēs ieskaitām, teiksim, kādu vienu projektu, kas šajā klasē, kas varbūt telpziņā izstās kā A klase, bet varbūt atrašanās vietas dēļ viņi tā kā grūti ieskaitīt A klasē. Un kurā brīdī nav pat B klase, kurā brīdī sākās jau C un uz leju? Tas arī tā ir ļoti nosacīta. Laikam tās būtu ēkas, kas nav teiksim, profesionāls biroja ēkas, bet kas varbūt ir kaut kādas pārveidotas dzīvokļa ēkas, kaut kad vēsturiski, un tur kāds vienkārši tur tajās telpās ir izveidojis biroju, vai arī varbūt ļoti, ļoti novecojušas biroja ēkas, kaut kad ļoti, ļoti vecas, bet, principā, man liekas, startautiski arī, pamatā izmanto A, B klasi, un tad C, tas tāds ir. Varētu teikt, tas, kas palicis pāri, tad to mēs varam ieskaitīt C un varbūt gradēt kaut kā to, bet pašā jau mēs runājam un turpināsim runāt par A un B. Jā, ok, un tad pārmetoties uz to, ko mēs varam sagaidīt tagad 24. gadā, mēs tā iepriekš labi parunājām par to, ka būtībā vietējie uzņēmumi pārsvarā aizvadītajā gadā vietējie nomnieki ir mainījuši telpas un no ārpuses, ir kāds pienācis, skaidrs, ka ir, bet nav tā, ka mega daudz un visi jaunās izdomātās platības būtu kaut kādi ārzemju biroji. Kas ir tās tukšās telpas, kas paliek aiz viņiem? Kas ir tas?
Jā, nu, tās bieži vien ir vecākas, teiksim, A-klases sēkas, kas ir devēja pa A-klases sēkām. Tas ir B-klases sēkas, kas paliek tukšākas un, attiecīgi, kur ir lielāks spiediens tās telpas aizpildīt. Nu, to mēs arī pārskatā atspoguļojam, parādot, ka B-klasē šis brīvo telpu īpatsvars ir augošs. Nu, šeit atcīgi nākas meklēt risinājums, un varbūt tie ir tie C-klases biroji, no kurienes jāpiesaist, vai kādas sliktākas sēkas, kur jāmeklē jauni nomnieki. Bet nu, tā problēma noteikti ir gana nopietna, kas tad aizpildīs tās brīvās platības. Un, nu, cerams, ka tie būs kādi jauni spēlētāji no ārzemēm, varbūt tās būs valsts institūcijas, kuras esmu strateģiski definējuši, kad viņām ir jāpāriet uz moderniem birojiem. Tas diezgan liels apjoms potenciāli nomnieku, vai ne? Potenciāli valsts institūcijām ir lielas iespējas, jo tur ir lieli biroji, un vienmēr viņi gatavi maksāt A-klases nosmaksas, līdz ar to B-klases varētu būt tāds risinājums. Tie varētu būt arī, bieži vien arī uzņēmumi, kā saka, dzimst un mirst, un mums liekas varbūt, ka nav neviena, bet, ja mēs tā paskatāmies, tad cik uzņēmumi veidojās jauni, cik attīstās, un pēkšņi atklāja atkal kaut kādu nezinām uzņēmumu, kas ir izaudzis līdz 1000 vairāk kvadrātmetriem, un strādā kaut kādā varbūt atsevišķā ēkā, ko neviens nezināja. Un tā, ka iespējas tirgu ir vienkārši jāstrādā un jāturpina meklēt, veidot attiecības. Un es domāju, ka arī brīvās platības, kas palikušas ir A-klasē, tiks aizpildītas, un arī B-klasē atrisinās savu šo problēmu jautājumu. Tā, kad es tā kā vismā cerīgi skatos uz nākamo gadu. Ok, un tā īsumā 2024. gada biroja tirgus, kā tad nosaukt savas galvenās prognozes, ko sagaidīt? Nu, viņš noteikti būs izaicinošs, protams, bet sagaidu to, kad A-klases telpas turpinās aizpildīties, bet nomniekus atrast kļūs grūtāk, ja vien teiksim, neienāks jauni tirgus spēlētāji. B-klasē mēs redzam, jau šobrīd tas brīvo telpu īpatsvars augošs, tur izaicinājumi ir lielāki, tur noteikti būs arī kaut kādas korekcijas jāveic iznomāšanas stratēģijā, lai telpas aizpildītu, jāstrādā aktīvāk. Tā, kad to, ko mēs redzam šobrīd, tā ir diezgan asa konkurence par katru nomnieku, un arī ēkās, kur viņi ir un kur viņas, teiksim, mēģina aizvest citām ēkām, tur ļoti daudz strādā pie tā, lai viņas noturētu, un tirgus ir tāds šobrīd ļoti, man liekas, zināmā tādā spriedzē, bet es teiktu, ka nomniekiem, kas meklē šajā gadā vēl joprojām ļoti labas iespējas atrast labus nosacījums nomai, gan tādēļ, kad uzbūvētajās ēkās vēl ir brīvas telpas, gan tādēļ, kad vēl tiek būvētas un pabeigtas jaunas ēkas šogad. Savukārt iznomātājiem ir jādomā par proaktīvu pieeju, par elastīgu pieeju nomniekiem. Bieži vien tā iespēja nomnieku nodrošināt savās telpās ir tikai viena, varbūt tā ir viena prezentācija, jo to piedāvājumu ir tik daudz un tā aktivitāte ir tik liela no citiem iznomātājiem, kad ir, varētu teikt, jāizšauj tā pareizā lodu, lai tiktu panākts mērķis, tā, kad es laikam nav labs salīdzinājums. Bet ir jāsagatavo pareiza augsne, lai tas augsts, teiksim, izaugt skaists, tāpēc novēlu visiem iznomātājiem ar mūsu palīdzību telpas aizpildīt un nevienam padomu neatsakam. Jā, vēl pirms beidzam, es gribēju paprasīt, varbūt tev ir prātā kaut kādas tipiskās nomnieku kļūdas, tie, kas meklē jaunas telpas. Skaidrs, ka tas nav tas, ko tu dari katru dienu. Ja tas nomnieks, tu reiz vairākos gados samaini telpas, iespējams, katreiz, kad telpas mainās, to dara jau kāds cits darbinieks, kas par to ir atbildīgs. Vai ir kaut kādas tipiskās kļūdas, ko nomnieki pieļauj un nepamana labas iespējas, vai arī pievērš pārāk lielu uzmanību kaut kam nesvarīgam?
Es teiktu, viena no kļūdām ir neuzvanīt mums, Kivi Real Estate, jo mēs varam ieteikt ļoti daudz labs risinājums telpām. Bet, ja tā detalizētāk, tad es domāju, ka viena no kļūdām ir saistīta tieši ar to, kad es domāju, ka teiksim, viņu resursi ir pietiekami, lai šo jautājumu risinātu, un varbūt arī kādreiz tas ir pietiekami, bet lielākoties, lai veiktu tādu skrupulozu tirgus analīzi, salīdzināt izmaksas, atrastu visas labākās iespējas, viss vērtīgākais ir tiešām sadarboties ar brokeri, ar profesionālu nekustamā īpašuma kompāniju, kas attiecīgi var sastādīt longlistus, palīdzēt izvēlēties shortlistu un salīdzināt objektus, ieteikt labākos risinājumus. Tā, tas ir viens. Es ieteiktu konsultēties ar speciālistiem. Un, ja to dara paši, tad, jebkurā gadījumā izzināt maksimāli detalizēt nianses, tehniskās nianses, izmaksas, izmaksu ainas, tā, teiksim, kopējā veidošanās īpaši jaunām ēkām gan sarežģīta, jo ir mehānismi, gan kā tiek aprēķināta apmaksājumā platība, gan ļoti pēkām atšķirās tas, kas ietilpst apsaimniekošanas maksā, kas neietilpst, un tam līdzīgi. Tā, kad katrā ziņā jāveic ļoti liels darbs, un to mēs darām. Ja to nedarāt ar mūsu palīdzību, tad kādam tas ir ļoti nopietni tajā jāieguldās, jāiedziļinās, un droši vien tas tāds pilna laika faktiski darbs. Viens ir, laikam, tas, ka tu vēl pa laiku apskaties daudzas telpas un atrodi tur, kur tev patīk skats un ir foršs vibes, un tad sākās miljons tehniskie, praktiskie jautājumi, kur vienkārši viņu apmulsti. Jā, protams, reizēm risinājums vajadzīgs ļoti ātri, un visi zina par pieprasījumiem, kad pēkšņi vajag rītdien kaut ko, kad liekas, ka nav laika nekam. Startups dabūja investīciju raundu labu un vajag rīt. Jā, bet tas nav tāds ilgtermiņa droši vien labākais pieejams un ilgspējīgākais risinājums. Protams, ja ir minimāls vajadzības vienkārši jāsāk strādāt rītdien, tad varbūt vienkārši jāuzzvan ar kādam kopstrādes birojam un tur jānoirē pāris darbvietas. Jā, tu iepriekš minēji hibrīdu darbu un to, kas uzņēmumi to piedāvā saviem darbiniekiem, tas ir būtībā arī kā sales pitch, lai tiktu pie jauniem darbiniekiem, ka tā ir viens no bonusiem, bet tie, kas ir freelanceri, jā, tad viņi izvēlās kopstrādes telpas un cik mēs tagad redzam, kā aizpildās jaunās lielās biroja mājas, viena no galvenajiem nomniekiem bieži vien arī ir šīs kopstrādes telpu uzņēmumi. Tas ir kaut kas tāds, kas notiek vairāk un izteiktāk kā iepriekšējos gadus? Jā, es domāju, ka izteiktāk, redzamāk, bet tas saistīts ar to, ka vispār ir tik daudz ēkas, un tas ir viens, otrs laikam jau arī tieši Covid radītās izmaiņas darba vidē, darba paradumos rada vajadzību pēc fleksibilitātes, un kopstrādes biroji to var iedot. Tas ir papildus servisa ēkā, kas ir bonus dalīcīgi nomniekam. Bieži vien arī, man liekas, ēkas to izvēlās šo sadarbību, neskatoties pat uz to, ka tas varbūt nešķiet pat ļoti finansiāli acīm redzam izdevīgi. Jā, kā jau minēju, šie kopstrādes biroji, ja privātie biroji var aizņemt gan lielas platības, un mēs redzam gan lielos spēlētājus, kā IVG un Workland un citus, bet arī to, ka iznāmātāji veido paši savus mazo biroju vai kopstrādes biroju konceptus, kā to izdarīs Kansas City un citi. Tā, kad tas laikam ir tāds trends, kad tā ir tāda vajadzība šobrīd lielākos biroju kvartālos, lielākās biroju ēkās, kad tāda fleksibilitāte tiek piedāvāta. Ok, varbūt tev kaut kas prātā, ko mūsu klausītājiem, kas ir izturējuši šo podcastu līdz beigām, ko tu gribētu novēlēt, ieteikt, un kas tāds zelta padoms? Zelta padoms, jā, laikam tā grūti tādu vienu pateikt, bet, nomniekam droši vien, es teiktu, kad ir, jāuzzvana Kivi Real Estate, tas ir zelta padoms. Viss beidzās ar to, ka jums vienkārši jāuzzvana Kivi.
Okay. Nu, ļoti forši. Paldies, Artur, ka apstāstīji, kas notiek. Tiem, kam gribās apskatīties skaitļus, un tiem, kam gribās izlasīt visu māju nosaukumus, kas ir pabeigtas, kas pirms tam jau bija pabeigtas un kas vēl top. To visu var izdarīt mūsu jaunajā tirgus pārskatā, kas ir absolūti īss, kompakts, 3 lapu pārskats ar visiem svarīgākajiem datiem no cenām līdz aizpildījumiem un lielākajiem nomas darījumiem arī uzskaitītiem, atziņas par aizvadīto gadu un prognozes 24. Būtībā visu, ko vajag, lai pieņemtu lēmumu un saprastu, kas notiek tirgu kompaktā foršā veidolā, ir pieejams Kivī mājaslapā un visdrīzāk jau arī sociālos tīklos un visur, kur jūs uzrakstīsiet Kivī real estate. Paldies par klausīšanos, tiekamies nākamajās epizodēs un neaizmirstam piesakot, vai ne? Jā, paldies. Ok, čau. Tā.